Nesagaidot lieldienas, kā tas tradicionāli ir bijis, jau mēneša sākumā ceļu būs firma Binders. Šogad uzsāk ceļu būs sezona. Pagājušais gads bija jubilejas gads. Mēs esam pilni apņēmības nostrādāt šogad nesliktāk kā pagājušajā gadā, kurš mūsuprāt, kā jau jubilejas gads, izdevās labs gan finansu ziņā, gan kvalitātes ziņā, gan arī labs bija dažādu pasākumu rīkošanas ziņā, lai atzīmētu savu kārtējo jubileju. Viena daļa objektu no jubilejas gada ir pārgājuši arī uz šo gadu, visvairāk Daugavpilī. Šis gads ir iezīmējies mazliet tāds interesantāks nekā citi gadi, jo šie klimatiskie apstākļi, agrais pavasaris vai maigā ziema, ir ļāvusi mums nepārtraukt darbus vairākos noslēgtos līgumos, kas jau bija noslēgti pagājušajā gadā. Mums ir gan pārējošie objekti, kas ir jāturpina un jāpabeidz šogad, kas bija uzsākti pagājušajā gadā. Jā, tādu objektu pamatā visvairāk ir Daugavpilī. Šobrīd darbi notiek kopumā 7 objektos, kas ir saistīti ar inženieru komunikāciju izbūvi, inženieru tīklu izbūvi un kopumā kaut kur ielu un ceļu izbūvi ir vairāk kā 30 objektu. Šobrīd vienlaicīgi mēs jau strādājam. Par Daugavpilu var pieminēt, ko tikko vērojam, ka Varšavas iela, Liepājas iela, Vidzemes iela, Ventas iela faktiski jau ir asfaltāja, varbūt ar kādu pāris simtus metru kopsumā, kas vēl šobrīd nav asfaltā, bet pārējais jau ir asfaltā un tiek likti trotuāri masveidā, varētu teikt, bruģis likts. Un ir jau redzama finiša taisnē. Tāpat tās bija iespēja mums vērot, laikam vienu pašu pirmo šogad asfaltu likšanu Daugavpilī. Tā kā Daugavpils rūpnīca ir sākuši šogad ātrāk strādāt nekā Vangaža rūpnīca. Protams, ja runājam par asfaltiem, tad tā jau ir tā ceļinieku galvenā, teikt, maize svarīgākā un arī tā jebkura ceļinieka, manuprāt, vizītkarte. Un par asfaltu ražošanu un ieklāšanu runājam, tad jā, Binderam pagājušais gads bija asfalta ieklāšanas un ražošanas jomā pats veiksmīgākais tieši pēc apjoma, jo tika saražots un ieklāts vairāk nekā 200 000 tonu. Tāds cipars līdz šim Binderam nav bijis. To mēs esam paveikuši ar visām savām 3 rīcībā esošām asfaltu rūpnīcām. Jau šobrīd varam teikt, ka 16. aprīlī mēs esam uzsākuši oficiāli ar savu asfaltēšanas sezonu. Laika apstākļi atļauj. Un esam tam sagatavojušies, un pirmās tonnas jau tika ieklātas un saražotas. Šobrīd Daugavpilī ir saistībā ar šo daudzo objektu izbūvi ir diezgan saspringta situācija ar satiksmes organizāciju. Tas gan jāatzīst, un jebkuram cilvēkam, autobraucējiem un ar vietējiem iedzīvotājiem to jārēķinās. Jo šī vasara būs diezgan smaga, jo tiek rekonstruēti vairāk nozīmīgi tādi satiksmes mezgli. Daugavpilī, tilts pār Daugavu, 18. novembra ielas galā tiek, un tur, kur sākas Daugavas iela, tiek izbūvēts apļveida krustojums. Un šobrīd tas ir tā vienīga artērija, kas savieno abus krastus pilsētas. Ja? Ir jārēķinās ka būs jāpastāv mazliet sastrēgumos, bet līdz šim cilvēki ar izpratni to uzņem un ir saprotams, ka mēs nevaram vienā dienā, vienā naktī, no kurienes atvest jaunu krustojumu un tā uzlikt. Tas ir tomēr process un celtniecība. Šeit gan jāmin, ka īstenībā tiek izbūvēti 3 apļi. Viens tilta galā, viens tramvaja gala punktā, viens aplis un vēl viens pie cietokšņa, kas faktiski būtiski uzlabos satiksmes plūsmu visā šajā pilsētas reģionā, sākot no tilta līdz pat cietoksnim. Kā arī gribētos vēl pieminēt, ka tajā brīdī, kad mēs bijām Daugavpilī, tika sagatavots instalācijai vai iebūvēšanai līdz šim vēl neredzēts metāla tunels gājējiem. Lai pabeigtu mūsu sarunu par Bindera darbiem Daugavpilī, kam jāpiemina vēl arī 18. novembra ielā 2. tramvaja sliežu ceļu izbūve, kas arī īstenībā jau ir noslēguma taisnē. Tramvaju kustību nevar pārtraukt un ir vairāk šķērsojumi. Atkal
pāri par 18. novembra ielu. Un jāsaka tā, ka diezgan sarežģīts objekts, bet tramvaja objektu mēs plānojam pabeigt jau māja mēnesī. Binteram ir vēl vairāk objekti Rīgā, Valmierā, un tie ir ūdenssaimniecība objekti. Valmierā šobrīd vēl turpinās izbūve. Mēs plānojam pabeigt jau kaut kur vasarā. Limbažos mēs esam pabeiguši. Bet tikko mēs esam uzsākuši Katlakalnā šeit ūdens apgādes sistēmas uzlabošanas darbus līgumus. Mums ir Baložos, arī Daugavpilī ir vairāki ūdenssaimniecības rekonstrukciju līgumi. Kā teikt, mēs esam ne tikai ceļinieki, bet mēs arī, protams, būvēt inženieru tīklus un arī tirgus dalībnieki ar mums rēķinās. Jā, arī šajā jomā, ne tikai ceļos. Un noslēgumā viens liels, nozīmīgs objekts Jelgavā. Tikko uzsākts svaigi. Jelgavniekiem, arī mums, protams, tas ir ļoti svarīgs objekts. Tas ir pašā centrā, tur ir 4 ielas, pasta, Zemgales stacijas, palīdzības Jāņa. Pilna ielu rekonstrukcija, tas ir pats centrs ap Jelgavas pastu, ap autoostu. Ja? Tas ir tāds satiksmes mezgla rekonstrukcija. Ja? Būvatļauju mēs pagājušajā nedēļu saņēmām. Faktiski reāli darbi jau ir uzsākti, ir apstiprināts satiksmes organizācijas schēmas. Un sākam šobrīd demontēt esošo ielu veco segumu, zīmes, apgaismas stabus, jo tur būs pilna rekonstrukcija ar pilnīgi jaunu inženieru tīklu izbūvu, apgaismojums, asfalta segas, trotuāri. Vai zināms, kur vēl šogad redzēsim Binderu? Uz Valmieras šosejas, varbūt vēl kaut kur? Ja tie vēl pašlaik notiek konkursi? Jā, šobrīd vēl notiek aktīvs tenderlaiks. Mēs aktīvi tajā ņemam dalību. Un ļoti ceram, kad uz visiem galvenajiem ceļiem varēsim redzēt arī Bindera dzeltenos plakātus, kuros ir informācija, ka šos darbus tieši uz šī ceļa veids ceļbūvs firma Binders.